Mīļie rīdzinieki, jūs zinat šo zīmolu, kas ir bijis kvalitātes, labākās restorānu kultūras un viss Latvijas un Rīgas restorānu dzīves zīmols vairāku gadu garumā, vairāku 10 gadu garumā. Un tas vienmēr ir bijis arī manas ģimenes lepnums. Mēs esam strādājuši visās krīzēs, visās situācijās, kāda Rīgā ir bijusi kopš 92. gada, bet aizvērāmies Covidā. Covid krīze beidzās, bet pilsētā turistu un iedzīvotāju krīze turpinās. Vairāki 10, ja ne 100 tūkstoši rīdzinieki ir aizbraukuši prom uz ārzemēm vai labākā gadījumā uz Pierīgu. Rīgas pilsēta ir tukša, skatlogi ir tukši, kā arī Ainārs Šlesers ir minējis, visa Rīga tiek izrentēta vai izpārdota. Tāpēc mūsu uzdevums ir pilsētā atgriezt dzīvību, atgriezt ekonomisko aktivitāti, lai restorāni ir pilni ar turistiem, pilni ar rīdziniekiem, lai ir iespējas strādāt visai turismu nozarei un pilsēta atkal ir dzīva. Un tāpēc jūnijā gaidāmās Rīgas vēlēšanās balsosim par Aināru Šleseru, balsosim par Latviju pirmā vietā un balsosim par Emīlu Jakrinu.